Sveiki! Vai zināt, ka Latvijas Republikas ģenerāla prokurora amatā vismaz formāli joprojām atrodas tas pats Juris Stukāns, kuram iepriekš gan skaidrā prātā, gan acīm redzamā dzērumā tik ļoti patika publiski dažādās vietās uzstāstīt un klāstīt savus ieskatus par visdažādākajiem tiesiskuma jautājumiem. Tagad, kopš pirmām kārtām, ir iznākusi grāmata Gļēvs, melīgs, nelietīgs noziedznieks, un otrām kārtām atklātībā ir nonākušas ziņas par to, ka paša Jura Stukāna vadītās prokuratūras prokurore ir vērsusies ar trauksmes cēlāju iesniegumu par Jura Stukāna pretiesiskām un pēc visas spriežot vienkārši noziedzīgām darbībām. Juris Stukāns mums ir pačibējis. Ne ziņas, vairs nemiņas. Tā sacīt, suns zina, ko ēdis. Taču, tā kā vienotības vēzim, joprojām gribētos pēc Jura Stukāna ilggadējā jumtotāja augstākās tiesas priekšsēdētāja Egara Strupiša atstāšanas amatā noturēt ģenerāla prokurora amatā arī sev tik vajadzīgo un izdevīgo Juri Stukānu, tad nāksies vien man nelielā ierakstu ciklā atgādināt, uz kāda pamata tieši tad grāmatā Juris Stukāns uz faktu pamata ir nosaukts, un tā ir mana pārliecība, par gļēvu, melīgu, nelietīgu noziedznieku. Un sāksim ar, protams, nopietnāko, ar noziedznieku. Šajā grāmatā ir aprakstīti 4 gadījumi, saistībā ar kuriem tiesiskā valstī Juris Stukāns sēstos uz apsūdzēto soli. Sāksim ar pirmo, senāko, un tātad. Šajā grāmatā tas ir aprakstīts daudz pamatīgāk, te pavisam īsi. Tātad 2015. gadā Juris Stukāns, toreiz vēl kā tiesnesis, taisa spriedumu tā saucamās digitālās televīzijas lietā. Notiesā ar visādiem cietumsodiem tā tālāk 11 cilvēkus. Paiet 6 gadi, tiesāšanās turpinās, un jau nākamā, pareizāk aiznākamā tiesa atceļ Jura Stukāna spriedumu kā nepareizu un nepamatotu. Visas attaisno. Un mazākais tas, ka attaisno, bet šajā te nākamajā tiesas spriedumā, kas datēts ar 2021. gada 12. jūliju, digitālās televīzijas lietā, kā tas sīk un smalki ir aprakstīts grāmatā, ir konstatēts, ka veselas 99 reizes tiesnesis Juris Stukāns savā sprieduma sadaļā ir ierakstījis kaut ko tādu, kas nemaz nav bijis ierakstīts attiecīgajā apsūdzības sadaļā. Citiem vārdiem, taisot spriedumu un piespriežot cilvēkiem arī ilgstošus cietumsodus, tiesnesis Juris Stukāns ir vienkārši dzejojis. Un tiesiskā valstī izmeklēšanai vajadzētu noskaidrot, vai šīs darbības dzejnieks Juris Stukāns ir veicis vienkārši noziedzīgas nolaidības, ilgstošas psihi un darba spējas ietekmējošu reibinošu vielu lietošanas, vai arī apzinātas noziedzīgas ļaunprātības dēļ. Un skaidrs ir viens, lai kāds būtu izmeklēšanas secinājums, krimināllikumā pants tam ir. Un šis pants ir 291. pants. Nelikumīga sprieduma un lēmuma taisīšana. Ja izmeklēšana nonāk pie secinājuma, ka tiesnesis Juris Stukāns savā spriedumā apzināti 99 reizes ir kaut ko piemelojis un piedzējojis klāt, tas būtu šis pants. Savukārt, ja izrādītos, ka Jura Stukāna vaina apzinātā nelikumīga sprieduma taisīšanā nav pierādāma, tad tas būtu krimināllikuma 319. pants – valsts amatpersonas bezdarbība. Proti, ja izrādītos, ka Juris Stukāns gluži vienkārši ir
Nu tā, kaut ko tur piedzēros no rīta, neko, kaut ko tur sarakstīju spriedumā, kam negadās. Tādā gadījumā šis būtu 319. pants. Kāda starpība? Vispār nekāda. Gan pirmajā, gan otrajā gadījumā jurists Tukāns tiktu pie brīvības atņemšanas uz laiku līdz 5 gadiem. Turpinājums sekos. Šis nav vienīgais noziedznieka, gļavā, melīgā, nelietīgā noziedznieka jurista Tukāna paveiktais noziedzīgais nodarījums. Turpinājums sekot.